Labvakar, labvakar visiem, Labvakar! kas ir pieslēgušies. Labvakar. Veselība un uzturs. Tā ir šī vakara tēma. Bet mums ir obligāti jāpasaka šis, kad uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Ja? Un tā ir pilnīgi taisnība. Ar vienu piebildi, ja mūsu uzturs tiešām ir pilnvērtīgs un sabalansēts. Lūk, mazliet par sevi. Mans vārds ir Dainis. Dainis Normandis, dotā brīdī 58 gadi. Pirms 11 gadiem šī ir bildīte. Zāles nelietoju, jūtos labi. Slimoju 2-3 reizes gadā. Reizēm bija galvas sāpes, reizēm bija iesnas, herpes diezgan regulāri. Asinsspiediens staigāja lēkā, sāpēja locītavas, bija bišķiņ problēmas ar vēderu. Ja? Bet es jutos labi, un es uzskatīju, ka es esmu principā vesels cilvēks savos 46 gados. Ja? Jo visas tās kaitītes, ar to visu var dzīvot, un man tā bija jau pieņemta tā kā norma. Un es pieņemu, ka ļoti daudziem mūsu līdzcilvēkiem tas sarakstīns ir pat krietni garāks, un viņi to ir pieņēmuši kā normu, jo ar to var sadzīvot, ar to var kaut kā satikt. Pēc 11 gadiem, dotā brīdī, es joprojām zāles nelietoju, jūtos labi, bet viss tas sarakstīns principā no manas dzīves ir izsvītrots ārā. Tas ir tas mans ceļš un mana pieredze šajos 11 gados, ko es jums gribu šodien pastāstīt. Ja? Tas ir tās zināšanas, kuras mēs esam ieguvuši no mūsu kompānijas zinātniekiem, praktiski savā pieredzē pārbaudījuši. Tātad zināšanas un praktisks lietojums. Un šodien es jums pastāstīšu par doktoru Paulu Kleitonu 10 soļiem ceļā uz veselību. Doktors Pauls Kleitons, tātad, lai mums būtu skaidrs, profesionāls zinātnieks jau vairākās paudzēs, visu mūžu strādājis kā uzturas zinātnieks, un, lai mēs saprastu to nopietnību, 22. gadā doktors Pauls Kleitons tika nominēts kā viens no top 100 pasaules zinātniekiem. Ja? Lūk, Dr. Paul Kleiton.eo ir viņa blogs, varat tur ieiet, palasīt, ir ļoti, ļoti interesanti raksti. Ko mūsu zinātnieki mums piedāvā? Mūsu veselības pamatus mēs esam ietvēruši veselības protokolā. Tie ir 3 ļoti vienkārši soļi, lai mēs varētu savam organismam palīdzēt paši saviem spēkiem, bez zālēm. Pirmais solis ir kvalitatīvs šūnu membrānas visā organismā, tātad omega-6, omega-3 balans, par ko mēs ļoti sīki parunāsim. Otrais solis ir sabalansēta, atjaunota zarnu trakta darbība. Un tad, kad tas ir padarīts, tad mēs varam pilnvērtīgi pabarot visas šūnas, visas orgānu sistēmas ar visiem vitamīniem, minerāļiem un visu pārējo, kas ir nepieciešams. Lūk, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Es domāju, ka šo saukli ir dzirdējuši pilnīgi visi. Un šovakar mēs viņu papildinām vēl ar vienu teikumu. Mēs esam tas, ko mūsu organisms ir spējīgs uzņemt no apēstā. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tā ir viens no tiem pamatakmeņiem, kas mūsu veselībā ir jāsakārto, lai tas labais, ko mēs sev dodam, lai viņš tiešām labais arī organismā paliktos. Nevis ietu vienkārši caur mums tā kā vilciens tranzītā. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Mēs esam 31 triljona šūnu kopums. Katru mūsu dzīves sekundi mūsu organismā iet bojā 2 miljoni šūnas, un 2 miljonus šūnas mūsu organisms veido jaunas. Un šīs jaunās šūnas tiek veidotas tikai no pārtikas, kuru mēs liekam savā šķīvī. No tā tiek veidotas jaunas molekulas, šūnas, audi, orgānu sistēmas. Principā viss mans organisms, viņš nepārtraukti reģenerējas, un principā 12 gadu laikā mūsu ķermenis ir pilnīgi atjaunojies. Tikai jautājums, ja viņš pilnīgi atjaunojās, kāpēc viņš nepaliek jaunāks, kāpēc viņš nepaliek veselāks un tā tālāk. Tātad mēs esam tas, ko mēs ēdam, un tas ir vienīgais būvmateriāls mūsu šūnām.
Bet ir būtiski mainījusies tā mums pieejamā pārtika. Jā, mums ir ļoti daudz jaunas pārtikas, kura agrāk mums nebija pieejama, daudz produktu, kurus mēs nezinājām. Ir ļoti daudz produkti, kuri ir no mūsu bērnības saglabājuši savu izskatu, saglabājuši savu nosaukumu, bet diemžēl nav saglabājuši visi pārējo garšu, uzturvērtību un tā tālāk. Pārtika ir mainījusies, un ir pienācis tas 21. gadsimts, skarbā realitāte, kad, ja mēs dzīvojam ar lielveikalu pārtiku, tad mums ir jāsaprot, ka mums būs turpmāk divi šķīvi, ja mēs vēlamies būt veseli un tiešām to veselību saglabāt. Mums būs šķīvis ar to, kas ir izskatās skaisti un iespējams ir garšīgs, un otrs šķīvis, tas veselīgais šķīvis, lai mēs tiešām sevi pabarotu, savu organismu ar visu to, kas ir nepieciešams. Pārtika mainījusies. Mēs kādreiz ēdām mātes dabas doto, īstu, dzīvu, dabīgu, izaugušu. Tad dotā brīdī mēs ēdam cilvēku gatavotu ēdienu. Ir notikusi tā saucamā pārtikas ražošanas industrializācija, kad ir jāražo ātrāk, vairāk, lētāk, efektīvāk, smagāk, ar garākiem derīguma termiņiem. Ja? Un rezultātā mēs saņemam daudz dažādas pārtikas. Viņi māca uztaisīt viņu ļoti garšīgu, ja, bet rezultāts ir zems, galveno uzturvielu daudzums, augsti cukura līmeņi, daudz tukšo kaloriju, maz šķiedrvielu un, kas ir šodienas galvenā tēma, mums ļoti nesabalansētu omega-6, omega-3, divu augstskābju attiecību. Parunāsim par to mazliet sīkāk. Omega-6 pamatā ir augstskābe, kuru satur visi virszemes pārtikas produkti. Savukārt omega-3 ir pamatā visi jūras produkti, tie, kas dzīvo jūrās. Mūsu organisms pats viņus nesintēzē, tātad mums viņi ir jāuzņem uz pārtiku. Ģenētiski mūsu organisms ir būvēts tā, ka šīm divām taukskābēm mūsu uzturā būtu jābūt balansā 1:1. Eiropā ap 60. gadiem, Latvijā ap 80. gadu beigām notika šis pavērsiena punkts, ja, kad ienāca arī mums industriāli ražotā pārtika. Eiropa ienāca arī Latvijā un notikās šī balanss pieaugums. Dotā brīdī Latvijas Eiropas vidējais rādītājs ir 15:1. Pasaules veselības organizācija saka, ka nebūtu slikti 5:1, taču zinātne ļoti strikti ir noteikusi robežu 3:1. Ir tā robeža, kad mūsu organisms ir spējīgs būt pilnīgi darboties tuvu tam, kā daba to ir paredzējusi. Kāpēc ir svarīgs šis balanss? Kā jau es teicu, mēs visi sastāvam no šūnām. Mēs esam 31 triljonu šūnu kopums, un mūsu šūnām ir šūnu membrānas. Un mūsu šūnu membrānas pamatā tiek būvētas no šīm divām taukskābēm. Omega-6 ir cietā saite mūsu šūnu membrānās, omega-3 ir elastīgā saite. Un, ja mēs paskatīsimies uz tādu elementāru skolas līmeņa zīmējumu, ja šis balanss ir 1:1, ja mēs esam pareizi ēduši, tad jaunās šūnas membrāna veidojas no vienas cietās, no vienas elastīgās. Barības vielas, visas nepieciešamās vielapmaiņas procesi šūnā notiek caur šo elastīgo omega-3 saitīti. Savukārt visi toksīni atkritumi tādā pašā veidā caur šo omega-3 saiti tiek izvadīti ārā. Šūna ir tīra, sakārtota, paēdusi, tā kā daba to ir paredzējusi. Bet, ja mēs katru dienu apēdam šo omega-6 15 reizes vairāk, tad tā jaunā šūniņa veidojas no tiem būvmateriāliem, ko mēs viņai esam iedevuši. Disbalans 15:1, šūnas membrāna veidojas no 15 cietajām un no vienas šauras elastīgās saitītes. Rezultātā barības vielas nepilnīgi tiek šūnā iekšā, kas būtu pusbēda. Šūna turpina dzīvot, darboties, un šie toksīni un atkritumi netiek pilnvērtīgi no šūnas izvadīti ārā. Un rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesus mūsu organismā jau šūnu līmenī, kuri
laikam ejot, pāraugt par kaut kādiem hroniskajiem iekaisuma procesiem. Tātad šie iekaisuma procesi sākotnēji var nekādā veidā neparādīties. Viņi nav nomērāmi, viņi nesāp, bet viņi tur ir, viņi grūst un attīstās. Un, lai būtu skaidrs, tātad, kā es teicu, zinātne saka, ka tas drošais balans ir 3 pret 1. Tas ir tas, kad mums ir deguns virs ūdens ārā, mēs varam elpot, un mēs neslīkstam. Viss, kas ir virs 3 pret 1, diemžēl, tas ir iekaisuma process mūsu organismā. Vēl par balansu un omega-3. Omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un tam uzkrājumam asinīs būtu jābūt no 8 līdz 12%. Kā rāda analīzes, pie augstskābju disbalansa apmēram 15 pret 1 vidējā Latvijas rādītāja, tas omega-3 uzkrājums ir apmēram 2 līdz 3%. Principā 4 reizes mazāk. Tas nenozīmē, ka mūsu asins ir 4 reizes biezākas, bet tas nozīmē to, ka ir pastāvīgi, nepārtraukta, pastiprināta slodze uz sirds un asinsvadu sistēmu. Tie, kam ir automašīnas, iedomājieties, ja jūs noraujat rokas bremzi un braucat, nu jūs droši vien kaut kādu laiku brauksiet, vai ne? Bet tad kaut kas notiks. Ja mēs dzīvojam nepārtraukti šādā te norautā rocenē un domājam, ka mūsu sirsniņa un mūsu asinsvadi gan jau izturēs, jā, viņi kaut kādu brīdi iztur. Bet kā rāda dotā brīdī statistika, ja kādreiz asinsspiediena problēmas bija stipri senioru prioritāte, tad, diemžēl, tagad asinsspiediena problēmas jau mēs būtu pat patsmitniekiem. Lūk, par to ir vērts aizdomāties. Vēl viens ļoti būtisks fakts, kad pieaugušu cilvēku kopējais asinsvadu garums sasniedz 100 līdz 160 tūkstošus kilometru. Ārprātīgs cipars. 85% tie ir mazie smalkie kapilāri, tātad iekšējie orgāni, smadzenes un tā tālāk. Un te ir būtiski zināt to, ka mūsu smalkie kapilāri pēc izmēra ir salīdzināmi ar asins šūnas izmēru. Un, lai apasiņotu šos 85% no 100 tūkstošu kilometriem, tātad, lai mūs aiznestu visu nepieciešamās barības vielas un skābekli uz smadzenēm un visur citur, tai asins šūnas membrānai ir jābūt elastīgai, lai viņi var saspiesties un izslīdēt šajā kapilārā. Ja ir balanss, un šī šūna ir balansētā, tad viņa ir elastīga, viss ir kārtībā. Ja mēs redzam šo disbalansu, kaut vai to pašu 15 pret 1, ja, tas nozīmē, ka tā šūnas membrāna ir diezgan cieta, un rēķinieties, ka 85% asinsrites arī ir apgrūtināta. Plus vēl tas, ka tā asins ir biezāka. Izdarām secinājumus. Omega-6, omega-3, abas divas ir labas, bet abas divas ir vajadzīgas pareizās attiecībās. Omega-6 atbild par asinsreci, omega-3 atbild par asins šķidrināšanu. Ja? Tātad, ja mums ir balanss, viss ir kārtībā. Omega-6 diezgan sarežģīta hormonālu procesu rezultātā atbild par jauno šūnu dalīšanos un jauno šūnu augšanu stimulēšanu. Savukārt omega-3 ir tā, kas šo jauno šūnu dalīšanās procesu kontrolē. Atkal, ja mums ir balanss, tas nozīmē, ka jauno šūnu veidošanās process ir tā kā daba to ir paredzējusi. Ja mums ir disbalans uz omega-6 puses, tad šis jauno šūnu veidošanās process ir principā ārpus kontrolas, un pieredze rāda, ka veidojas labas un arī netik labas šūnas, un ļoti, ļoti daudziem es negribu šīs diagnozes skaļi saukt un piesaukt. Omega-6 ir tā, kas atbild par iekaisuma procesu sākšanu mūsu organismā. Ja? Ļoti būtiska funkcija, nonākot kādai mikrotraumai, kaut vai ieraujam skabāru. Omega-6 sāk šo iekaisuma procesu, organisms mobilizē imunitāti, lai ar to tiktu klāt. Savukārt omega-3 ir tā, kas šo iekaisuma procesu kontrolē un beigās izslēdz ārā. Ja mēs iedomājamies omega-6 kā tādu ugunskura un omega-3 kā ugunsdzēsēju, ja mums ir balanss, mums viens iekaisuma process ir sācies, un vienu iekaisuma procesu mēs varam nozēst. Ja mums ir šis disbalans 15 pret 1,
Tad mums ir šie 15 mazie iekaisuma perēklīši organismā ir sākušies, nodzēšam mēs tikai vienu. Pārējie 14 turpina gruzdēt un attīstīties. Rezultāts tas ir, kā jau es teicu, nekontrolēts iekaisuma process visā mūsu organismā. Pie kā tas noved? Šīs ir tikai dažas no diagnozēm, kā jūs redzat. Tās nav infekcijas, tās nav traumas, tās mēs simptomātiku visām šīm diagnozēm mēs ārstējam poliklinikā pie dažādiem ārstiem, dažādos kabinetos, bet ir jāsaprot, ka ārstējam simptomātiku, bet kroniskais iekaisums ir šo slimību pamatcēlonis. Jebkurā gadījumā, ja jums ir kāda no šīm diagnozēm, tad noteikti konsultējieties ar savu ģimenes ārstu, veiciet izmeklējumus un klausiet, ko jums ārsts saka. Bet tas, ko mēs varam paši saviem spēkiem parūpēties, kad parūpēsimies, lai mūsu organismā nebūtu šie chroniskie iekaisuma procesi, kas ilglaicīgi var pārvērsties lūk, par migrēnām, alerģijām, astmu, arterītu, demenci, diabētu, dermatītu un tā tālāk. Kā tad samazināt chroniskā iekaisuma procesus organismā? Principā ļoti vienkārši atjaunot normālu omega-6, omega-3 balansu. Un mēs iegūstam šo noturīgo vidi pret iekaisuma procesiem. Un kā rāda mūsu jau 11 gadu pieredze, mums ir daudz klientu un arī savā ģimenes lokā. Jā, ja mēs likvidējam šo iekaisuma procesu mūsu organismā, tad ļoti daudz šīs diagnozes, viņas, teiksim tā, mēs viņas neizārstējam, bet viņas mums pārstāja traucēt dzīvot. Viņas atkāpjas. Jūs neticēsiet, uz ko mūsu organisms ir spējīgs, ja mēs viņam iedodam maksimāli visus nepieciešamos resursus. Kā tad uzzināt savu omega-6, omega-3 augstskābju līdzsvaru? Kā tad saprast, vai man tā omega-3 pietiek vai nepietiek? Šīs ir dažas tādas tīri subjektīvas, vizuālas omega-3 trūkuma pazīmes, atmiņas pasliktināšanās, augstas rokas, kājas, problēmas mācībās, sirds asinsvadu problēmas, sāpes, locītavās, enerģijas trūkums, svara palielināšanās, imunitātes samazināšanās. Bet tie ir tādi nosacītas pazīmes, kas var liecināt to, ka jums šī omega-3 pietrūkst. Bet tas nav pamats, lai izdarītu kaut kādus secinājumus. Kompānija Zinzino sadarbojas ar neatkarīgu izmeklējumu laboratoriju Vitus Analytical Service Oslo. Un šī laboratorija ir izveidojusi šādu te kastīti. Tas ir mājas apstākļos veicams sausā asins parauga tests. Tātad uzreiz pieminēšu to, ka šis tests un šīs analīzes nepiedara Zinzino. Zinzino ir tikai viens no daudzajiem šīs laboratorijas klientiem. Te jūs redzat viņu sadarbības partneri Stanforda, Harvarda, Cambridge, Oksforda un tā tālāk. Ir tātad kastīte, ar kuras palīdzību mēs varam mājas apstākļos pareizi noņemt no pirksta. Ilona Svelpa, izslēdziet lūdzu mikrofonu, ja? Pareizi noņemt no pirksta dažas asins piles, uzlikt uz speciālu filtrpapīra, nožāvēt un ar parasto pastu aizsūtam uz laboratoriju uz izmeklēšanu. Un skatoties, kā ir darbojies pasts, vidēji 3 nedēļu laikā mēs saņemam detalizētu ziņojumu, tātad šo analīžu izklāstu jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Analīzes ir pilnīgi anonīmas, ja, jo veicot šo testu, katrā kastītē ir anonīms ID kodiņš, burtu ciparu kombinācija. Neviens nezina, kam šī kastīte nonāks, kas šo analīzi taisīs. Ieejot ar šo ID kodu internetu portālā, mēs saņemam tātad šo testa atbildi. Īsi iziesim cauri tiem pamatrādītājiem, lai būtu skaidrs, jo otrdien solīju, ka mēs pieskarsimies šodien mazliet testiem. Tātad pirmais rādītājs ir, kā jau mēs runājām, omega-6, omega-3 balans. Te ir Luksafora princips. Sarkanais
slikti, dzeltenais uzmanies, zaļais viss kārtībā. Te mēs redzam, ka dotājā testā ir disbalans 17 pret 1. Nākamais rādītājs ir aizsardzības vērtība. Tātad mēs redzam, zaļā zona no 90 līdz 100%. Aizsardzības vērtības, teikt tā rāda to, kāds stāvoklis ir dotā brīdī manā organismā ar to diētu, ko es katru dienu lietoju, ar to pārtiku. Pēdējo 4 mēnešu laikā, vai manā organismā attīstās šie hroniskā iekaisuma procesi vai nē. Vai tā pārtika, ko es lietoju, ved mani uz veselību vai ved mani uz pilnīgi pretējo pusi. Visus šos rādītājus, ja mēs skatāmies internetā, mēs varam uzklikšķināt uz plusiņu un uzreiz parādās špikerītis, kur ir aprakstīts, kas tas ir par rādītāju, ko viņš mēra, kā tas viss notiek. Pilnīgi par visiem. Omega-3 indeks, kā jau mēs runājām, omega-3 uzkrājums no 8 līdz 12%. Ja? Nu, te mēs redzam, vidējais statistiskais pie tāda disbalansa, jā, tie ir apmēram 3%. Garīgais ir mentālais indeks, tas rāda to, cik efektīvi tiek apasiņotas mūsu smadzenes, cik labi spēj darboties mūsu psihe. Pieaugušiem cilvēkiem miega kvalitāte, garstāvokļa maiņas, dusmu lēkmes, teiksim, ja šis rādītājs jau ir 6 pret 1 sarkanā zonas kreisajā pusē, tā varētu būt jau veģetatīvā distonija, un tad, kad mēs parunājām vairāk ar cilvēku, izrādās, jā, ka tiešām antidepresantus jau lieto. Ļoti precīzi parāda to reālo situāciju. Maziem bērniem uzmanības deficīta sindroms, hiperaktivitāte un tā tālāk. Šūnu membrānas stāvoklis. Šis ir matemātisks indeks, kuram būtu jābūt no 4 līdz 1. Tas rāda to, cik šī mūsu šūnas membrāna ir elastīga, caurlaidīga, cik visu labo, ko mēs sev dodam, organisms ir spējīgs paņemt un uzsūkt. Te mēs arī redzam šajā testā sarkanā zona. Ja? Tas nozīmē, ka pie šāda šūnu membrānas stāvokļa iespējams cilvēks var dzert ļoti labus, ļoti dārgus vitamīnus. Diemžēl organismā ļoti maz kas aizķerās, viss principā aiziet uz podu. Šūnu membrānas stāvoklis, ja neko nedara, disbalans pieaug, šūnu membrānu cietība arī pieaug. Tā ir tā situācija, kad cilvēkiem, kuri lieto kaut kādus medikamentus, teiksim, ik pēc gada, pēc 2 gadiem ārsts paraksta spēcīgākas un spēcīgākas devas. Kāpēc? Tāpēc, kad šūna kļūst cietāka, necaurlaidīgāka, tur aizvien mazāk, kas tiek iekšā, ir vajadzīgi spēcīgāki medikamenti, lai būtu vispār kaut kāda iedarbība. Un arhidonskābes indeks, tas rāda to, cik efektīvi mūsu organisms šķeļ taukus. Ar šo rādītāju parasti visiem cilvēkiem ir kārtībā. Efektīvi šķeļ taukus, kā darbojas aizkuņa ziedēs, cik labi darbojas aknas. Parasti visiem ir kārtībā. Šeit varētu būt problēmas cilvēkiem, kur pieturās pie ļoti striktām diētām. Tas attiecās uz veģetāriešiem, vegāniem. Mēs ar sievu arī bijām 12 gadus veģetārieši. Ja? Un tad, kad tu 12 gadus, teiksim, salīdzinot ar parasto ķermeni, kādu muskuli nekustini, viņš lēnām atrofējās. Ja tu 12 gadus neesi lietojis šos tādas izcelsmes taukus, tā funkcija lēnām beidzās. Un arī tas ir ļoti būtiski un nav nemaz tik viegli viņu atgriezt atpakaļ normā. Vēl tiek izanalizētas 11 augstskābes, kas ir principā 98% no visa tā, kas mūsu asinīs ir. Jo visa pārtika, ko mēs ēdam, vai tā ir maize, gaļa, siers, piens, satur kaut kādu augstskābju buķeti. Un te ir tā kā parastajās analīzēs mēs redzam mērķu diapazonu, to normu, jūsu vērtību un novirzi. Atkal jau, ja mēs skatāmies šo
testu internetā, mēs varam uzklikšķināt uz plusiņu un paskatīties, ja man tur ir problēmas ar linola skābi, mēs varam paskatīties, kādās produktu grupās, kādi produkti satur šo linola skābi. Un izdarīt kaut kādus secinājumus, vajag man kaut kādas korekcijas vai nevajag. Bet interesanta lieta ir par omega 3, ko tad, kad mēs bijām veģetārieši, arī mēs to nezinājām. Omega 3 ir 4 dažādas gabalas. Un viena no tām, alfa-linolēna skābe, ir tā, kuru mēs varam uzņemt no augu valsts. Un, ja mēs atceramies kopējo daudzumu, omega 3 ir jābūt 12%, tad no augu izcelsmes alfa-linolēna skābe satur tikai 0,63%. Mēs kā veģetārieši ēdām, saujām dažādas sēklas un arī dzērām linsēkļu eļļu un bijām pārliecināti, ka omega 3 mums viss ir kārtībā. Ja ar šo virzemes izcelsmes omega 3 mēs varam sakārtot 0,6% no 12% nepieciešamajiem. Pārējais, diemžēl, ir tikai jūras produkti. Uz šodien mēs esam kopā pasaulē veikuši vairāk nekā 1.492.000 šādu analīžu. Un ko es šeit gribu pievērst uzmanību, ja mēs skatāmies datus par Eiropu, 20% no šiem gandrīz pusotra miljona testiem tie ir bijuši cilvēki, kuri jau ir papildus lietojuši omega 3 ikdienā. Tātad cilvēki, kuri ir rūpējušies par sevi, domājuši par savu veselību, tērējušies, pirkuši kaut kādus omega 3 uzturbagātinātājus, un viņi redz, ka viņu vidējais balans ir 7:1. Un atcerieties to slaidiņu, kur tas cilvēciņš slīka un deguns bija virs ūdens. Deguns ir virs ūdens pie balansa 3:1. 7:1 tas ir hroniskā iekaisuma process. 20% no pusotra miljona testiem parāda to, ka dotā brīdī omega 3 piedāvājums aptiekās internetā. Iespējams, viņš ir labs mārketingam, viņš ir labs pārdošanai, bet, diemžēl, veselībai labuma no viņa praktiski nekāda nav. Tā ir vējā izmesta nauda. Ja mēs skatāmies uz kopējo Eiropu, jā, tie ir 95% ir disbalansā. Ko saka Zinzino? Mēs varam atjaunot jūsu organismu balansu 120 dienu laikā. Mēs runājam par 120 dienām, tāpēc, ka tas ir sarkano asins ķermenīšu eritrocītu dzīves cikls. Tātad 4 mēnešu laikā visas asins manā organismā ir atjaunojušās, un ja šos 4 mēnešus es esmu līdzi savai ēdienkartei tiešām efektīvu omega 3 avotu, tad pēc 4 mēnešiem mēs varam nomērīt, kāds tad ir rezultāts, vai tas, ko es esmu darījis, vai tas tiešām dod kaut kādu labumu, kā mans konkrēts organisms uz to reaģē. Un kā mēs to darām, kā mēs panākam šo balansu. Kā jau teicu, mums ir doktors Pols Kleitons un mums ir vesela zinātniski konsultatīvā padome. Varat iegūglēt, šie ir pasaules līmeņa zinātnieki, un viņi ir piedalījušies Zinzino produktu izstrādē. Mums ir patentēti produkti, mums ir pašiem sava ražošana, mums ir ražošanas uzņēmums Faunfarma un pētniecības izstrādes kompānija Bioactive Foods. Tā kā darbs notiek nepārtraukti pie jaunu produktu izstrādes, pie esošo produktu uzlabošanas. Iesim tālāk. Kā es varu sasniegt to nepieciešamo drošo balansu tuvu 1:1? Pirmais variants, vislabākais, regulāri lietojot pārtikas produktus bagātus ar omega 3. Principā tas ir viss, kas aug zem ūdens, zivis, jūras veltes, ar vienu piebildi, ka tās ir savvaļā nozvejotas zivis. Jo zivs to omega 3 pati nesintezē, un dotā brīdī praktiski 95% no visām zivīm, ko mēs varam lielveikalos nopērkt, viņas nāk no zivju fermām, kurās viņas tiek barotas ar virzemes izcelsmes pārtiku.
Diemžēl viņa ir zivs, viņa peld ūdenī, viņa pat garšo pēc zivs. Omega 3 tur ir stipri, stipri maz. Tātad vai nu pārtika, vai katru dienu lietojot omega 3 saturošus uzturbagātinātājus. Nu, un tad ir jautājums, vai derēs tiešām jebkurš omega 3 uzturbagātinātājs, jo atcerieties, iepriekšējos slaidos 20% no 1,5 miljoniem parādīja, ka kaut kas ar šo aptieku un veikalu piedāvājumu nav kārtībā. Kāpēc tā ir? Ļoti, ļoti īsi ieskats, pakāpsimies mazliet soli atpakaļ. Fakts, omega 3 ir ļoti nestabila viela, viņa ļoti ātri oksidējas, tātad bojājas. Un arī šajā dzīvajā zivtiņā omega 3 ir kopā ar dabīgo stabilizatoru, jeb antioksidantu, un tie ir polifenoli. Omega 3 dzīvajā dabā, gan augu valstī, gan no šiem zivīm, vienmēr ir kopā ar polifenoliem. Tad, kad šo zivtiņu noķer, no viņas izspiež šo zivju eļļu. Šo zivju eļļu attīra no visiem smagiem metāliem, no visiem piemaisījumiem. Rezultātā ir tīra, sterila omega 3. Viņa tiek attīrīta arī, protams, no šiem dabīgajiem polifenoliem. Un pēc tam, lai viņa nesabojātos vai nu pudelītē, vai nu kapsulā, ir atkal jāpievieno kaut kāds antioksidants jeb stabilizators. Tas, ko ir izdarījusi kompānija Zinzino, mēs atkārtojam šo dabas formulu. Un šajā Zinzino balansējas pudelītē ir ļoti augsti kvalitatīva omega 3, un viņa ir stabilizēta ar polifenoliem. Un šie polifenoli mūsu gadījumā nāk no īpašas pikuāla olīvu šķirnes no Spānijas, kuras tiek novāktas nevis tad, kad viņas ir gatavas, bet tad, kad šis polifenola daudzums ir maksimāli augsts. Tā nav pārtikā lietojamā olīveļa. Un pēc patentētas formulas viņas abas divas tiek sajauktas kopā. Rezultātā mēs iegūstam principā ne zivju eļļu, mēs arī to saucam par balansu eļļu, nevis zivju eļļu, bet kā doktors Pols Kleitons teica, principā šī ir pudelītē šķidra, trekna zivs. Mūsu organisms to ir spējīgs pilnvērtīgi, ģenētiski pazīst šo maisu, šo sastāvu. Omega 3 ar polifenoliem viņš ir pilnvērtīgi spējīgs viņu uzņemt un absorbēt. Piedāvājumā ir vesela līnija ar dažādām balanceļām. Ir balanceļa parastā ar dažādām garšām. Cilvēkiem ar specifiskākām veselības problēmām ir ūdenī šķīstošā balanceļa, kura ir jau noformēta tā, ka mūsu aknām ir vieglāk. Veģetāriešiem, vegāniem ir vegānas izcelsmes omega 3 balanceļa, un ceļojumiem tiek piedāvāta tā pati formula arī kapsulās. Kāpēc balansoila dod rezultātus, un kā rāda mūsu atkārtotie testi 95% gadījumu? Es gribētu atsaukties uz Zviedru kompānijas Sintef, jau diezgan pasen veikto pētījumu. Viņi nepētīja konkrētus brendus, bet viņi pētīja kombinācijas omega 3 ar dažādiem antioksidantiem. Šis pētījums rāda to, cik stundas nonākot mūsu organismā šī omega 3 ir dzīva un aktīva. Un kā jūs redzat, šie pirmie 3 stabiņi, tie dotā brīdī 100% viss, ko mēs varam nopirkt aptiekās, pasūtīt internetā. Visi šie omega 3 piedāvājumi ir stabilizēti vai nu ar E vitamīnu, citā vārdā alfa-tokoferoliem, vai ar astaksantīnu. Labākais laiks tās ir apmēram 16 stundas, taču mēs zinām, ka mūsu šūnas iet bojā un veidojas jaunas 24 stundas diennaktī bez pārtraukuma. Tas nozīmē, ka, lai mēs pilnvērtīgi nodrošinātu savu organismu visas jaunās šūnas un veidotu nepieciešamo uzkrājumu, tad mums ir vajadzīgs, lai šī omega 3 būtu aktīva vairāk nekā 24 stundas. Un vienīgā šī dabas kombinācija omega 3 ar polifenoliem ir tā, kura iedod šo rezultātu. Un tas ir tas, ko izdarīja Zinzino, dabas formula, šķidrā zivs,
Mūsu organismā ir dzīve līdz 35 stundām un tiešām iedod rezultātu. Lai būtu rezultāts, ir jālieto pareiza deva. Tā ir vēl viena ļoti būtiska atšķirība, kad šeit nav tā, ka mazam bērnam viena kapsula, pieaugušiem divas kapsulas. Nē, mēs uzkāpjam uz svariem, jo mums ir katram savs šūnu daudzums, kas ir katru dienu jāpabaro. Izejot no sava svara, mēs aprēķinām nepieciešamo dienas devu un lietojam pareizu dienas devu, nevis mazāku. Un, kā rāda atkārtotās analīzes, pēc 120 dienām 95% gadījumu mēs varam panākt asinīs šo balansu jau 3:1. Un jāsaprot, ka šis balans ir nomainīts principā visā mūsu asinīs. Un šīs jau ar balansu, ar omega-3, aktīvu omega-3 bagātinātās asins jau apasiņo visu mūsu organismu, visas mūsu šūnas un piedalās jauno šūnu veidošanā. Ļoti bieži šis otrais tests ir tiešām viss skaists zaļš ar visiem ļoti labiem pamatrādītājiem. Ieguvumi veselībai nonākot balansā, tas ir tas, ko ir apstiprinājusi Eiropas pārtikas nekaitīguma institūcija, normāla smadzeņu darbība, sirdsdarbība, normāla imunitātes darbība, normāla šūnu dalīšanās, normāls asinsspiediens, oksidatīvais stress un tā tālāk. Jūs katrs pats varat izlasīt, vai jums kāds no šiem punktiem arī, teiksim tā, rezonē. Protams, mums ir visi nepieciešamie certifikāti. Visi Zinzino produkti ir reģistrēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Mums ir arī GMP certifikāts, kas ir augstākās kvalitātes ražošanas certifikāts. GMP certifikāts ir obligāts farmācijai, zāļu ražošanai. Viņš nav obligāts uztura bagātinātāju ražošanai. Zinzino visiem produktiem ir GMP certifikāts. Kā arī mums ir Informe Choice certifikāts, kas nozīmē, ka šos produktus var lietot un lieto ļoti daudzi pasaules līmeņa profesionālie sportisti. Kādas atsauksmes esam saņēmuši, ir palielinās reakcijas ātrums, palielinās izturība, samazinās atjaunošanās laiks pēc lielām fiziskām slodzēm. Ļoti daudz sportistu ir pievērsušies Zinzino veselības koncepcijai, kā arī mums ir diezgan daudz sportistu, kuri nes tā saucamo ambasadoru, jeb vēstnieka vārdu un reklamē Zinzino vārdu pasaulē. Tiem, kas vēlās rakt mazliet dziļāk, ir PubMed, tas ir portāls, kurā ir apkopoti visi klīniskie pētījumi. Ja jums interesē konkrēta problēma, jūs varat tāpat kā Google ierakstīt savus problēmas nosaukumu un atrast, ir tur, vai par jūsu jautājumu ir bijuši pētījumi vai nav bijuši pētījumi. Es gribētu atsaukties no PubMed uz vienu no vadošajām omega-6, omega-3 balansa pētniecēm pasaulē, Artemīdu Simopulus. Un šis ir tāds ļoti īss konspekts no viņas klīniskā pētījuma. Balanss zem 3:1 sievietēm samazinās risku saslimt ar krūtsvēzi. Balanss zem 4:1 pēkšņas nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām samazinās par 70%. Iedomājieties, vai jūs zinat labāku, spēcīgāku dzīvības apdrošināšanu, ņemot vērā, ka sirds asinsvadu problēmas gan Latvijā, gan visā pasaulē ir nāves cēlonis numur 1. Ja ir astmas problēmas, tad tas nozīmē, ka balansam ir jābūt vismaz 5:1 vai zemākam. Ja tas ir artrīts, tad zem 3:1. Ja tās ir kaut kādas onkoloģijas, 2,5:1, ejam tuvāk 1:1. Un vēl es gribētu pateikt, mazliet pieminēt esošiem partneriem, kuri dotā brīdī skatās šo veselības koncepciju. Par pētījumu, kurš tika nopublicēts šonedēļ, kurā piedalījās arī Zinzino.
Es ceru, ka jūs viņu visi izlasījāt. Viņš nav garš un viņš diezgan viegli lasās. Ko es gribētu šeit pieminēt mums partneriem turpmākajam darbam? Šis pētījums tieši nepiemin un neizceļ nekādā veidā zinzīno balansēļu vai jebkuru citu zinzīno komerciālo produktu. Šis pētījums kalpo tikai kā zinātniska atsauce tam, ka pasaulē ir plaši izplatīts omega-3 deficīts un augstskābju disbalans. Un tas ir tas, uz ko balstām arī mēs, zinām, savu veselības koncepciju un piedāvājam savus risinājumus. Pētījums apstiprina globālu veselības problēmu, kas ir zinām pieejas pamatā. Vispirms izmērīt individuālo stāvokli un pēc tam ar mērķiecīgu risinājumu palīdzēt sasniegt optimālu līdzsvaru šūnu līmenī. Lūk. Tā kā domājiet, izvērtējiet, tad, kad jūs runājat par šo jauno pētījumu, jo es redzēju, ka sociālos tīklos viņš tika ļoti pārpublicēts, bet izlasiet, kas tur ir rakstīts, lai jūs zinat, ja jums uzdos kaut kādus jautājumus. Otrā daļa zinzīno veselības protokolā ir sabalansēta, atjaunota zarnu trakta darbība. Kā laiks skrien. Zarnu traktā 80% mūsu imunitātes, 95% laimes hormons arī atrodas tieši zarnu traktā. Tā ir dzīva ekosistēma. Tur dzīvo 100 triljonu mikroorganismu. Tā ir ļoti daudzveidīga, smalka, sabalansēta ekosistēma. Un viņas tā darbība un dzīvība ir lielā mērā atkarīga no tā, ko mēs ēdam, ko mēs darām, cik mēs kustamies, kādas emocijas, stress, principā kāds ir mūsu dzīvesveids. Tā kā ar savām ikdienas darbībām mēs varam to vai nu uzturēt, stimulēt, vai nu ārdīt. Visu, ko mēs patērējam, atstāja vai nu pozitīvu, vai nu negatīvu ietekmi. Tā kā rezultātā 80% mūsu imunitātes ir atkarīga no mūsu pašu darbībām un, protams, no pareizas pārtikas izvēles. Probiotiķu, tātad tā mikrobioma, šo 10 triljonu mikroorganismu iedarbību uz cilvēku organismu, tas, ko zinātne saka, uzlabo imūnsistēmas darbību, samazina laktozes nepanesamību, aizsargā no resnās zarnas vēža, pazemina holesterīna līmeni, aizsargā no infekcijām. Piemēram, ar antibiotiku saistītu lietošanas problēmām, samazina iekaisuma procesu, uzlabo minerālu vielu uzsūkšanos, novērš bīstamo baktēriju savairošanos stresa apstākļos. Bet ir būtiska lieta. Visi šie 100 triljoni mikroorganismi, viņi ir dzīvi un viņi grib ēst. Ja mums ir problēmas ar mūsu mikrobiomu, tad ir jautājums, vai palīdzēs papildus šo probiotiķu uzņemšanu. Jo reklāmās piedāvā daudz dažādus jogurtiņus un kapsulas, iedzeriet, apēdiet, un jums viss būs kārtībā. Tas, ko doktors Pols Kleitons saka, ja jūsu esošais mikrobioms dotā brīdī ir badā un novārdzināts, tad principā jauno kultūru invāzija šo situāciju principā neatrisinās. Mums ir jāpabaro tas, kas mūsos jau ir. Tas, ko piedāvā Zinzino, tas ir šķiedrvielu maisījums. Un kāpēc viņš ir tāds izveidots? 8 dažādu šķiedrvielu maisījums. Tāpēc, kad šis mikrobioms, kurš dzīvo mūsu resnajā zarnā, dažādos zarnu posmos ir dažāda veida šie mikroorganismi, un viņi visi ir jāpabaro. Tāpēc ir izveidots 8 šķiedrvielu maisījums, kurš ejot cauri mūsu zarnu traktam, dažādos posmos mikrobioms var apēst dažāda veida šīs šķiedrvielas. 8 šķiedrvielas ar dažādu molekulāro garumu, kuras metabolizējas dažādos zarnu trakta posmos. Rezultātā mēs varam pilnvērtīgi pabarot esošo mikrobiomu, šīs labās baktērijas un atjaunot viņu pilnvērtīgu darbību. Tas, ko mēs drīkstam oficiāli teikt, gremošanas sistēmas veselība, līdzsvarots holesterīns, palīdz samazināt asins cukura līmeni, straujas izmaiņas pēc maltītēm, veselīga regulāra zarnu trakta darbība, sabalansēts mikrobioms un resnās zarnas attīrīšana. Bet cilvēks, kurš jūs šodien uz šo prezentāciju
paaicināja, jā, viņam noteikti ir savs personīgais stāsts, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti unikāls produkts. Un tad, kad mums ir sakārtots mūsu zarnu trakts, ir pēdējais, trešais solis, mēs varam pilnvērtīgi pabarot visu savu organismu. Jo nav noslēpums, ka, diemžēl, tas vitamīnu, minerālu vielu daudzums, ko mēs varam uzņemt ar mūsu industriāli ražoto pārtiku, viņš ir diezgan bēdīgs. Xtend Plus ir ļoti unikāls vitamīnu, mikroelementu, fitoekstraktu komplekss. Kā jūs redzat, te ir pamata vitamīnu bloks, pamata minerālu bloks un ir ļoti liels antioksidantu bloks, atsevišķi tokoferolu, atsevišķi polifenolu bloks. Ir beta-glikānu bloks un vēl aktīvo vielu ekstrakti, beta-karotīns, alfa-karotīns, luteīns, lukapēns un tā tālāk. Lai mēs saprastu, cik tas ir efektīvi, ja mēs ņemam šo mūsdienu lielveikala pārtiku, cik mums būtu jāpēta pārtikas, lai mēs uzņemtu šo uzturvielu daudzumu tādu pašu, kāds ir šajās te 4 Xtend Plus kapsuliņās. Tie ir apmēram 9 kilogrami. Principā neiespējamā misija. Tas ir veids, kā mēs varam sevi tiešām efektīvi pabarot. Jā, ir arī vitamīnu komplekss izstrādāts speciāli bērniem, bet mums ir laika ļoti maz, mēs tā vienkārši pārskriesim pāri. Ja? Bērniem tas aizstāja apmēram 2,6 kg ikdienas pārtikas, kuras lielākajai daļai bērnu nemaz negaršo. Ja? Beta-glikāna 1316, tas ir atsevišķs produkts, imunitātes stiprina uzturu bagātinātājs. Viņš nav paredzēts ikdienas regulārai lietošanai, bet tā ir lieta, kurai vajadzētu dežūrēt mājas aptieciņā. Un, ja mēs sajūtam pirmās pazīmes, kad iespējams būs saaugstēšanās, katrs zina, kā tas ir, kad būs iesnas vai vēl kaut kas, vai temperatūra. Taisam vaļā, apēdam pāris kapsulas vakarā, pāris kapsulas nākamā dienā, un jūs redzēsiet, cik efektīvi darbojās, kad tas, kas gribēja atnākt, viņš paies garām. Cīņai ar stresu un koncentrācijai, labākam garstāvoklim, labākam miegam, dabīgais safrāna ekstrakts. Arī ļoti daudz stāsts, domāju, ka jums cilvēki pastāstīs. Un tātad kopsavilkums ir šis veselības protokols. Mēs izgājām šiem pirmiem 3 soļiem cauri. Tātad pirmais solis ir balanss. Sabalansējam, atjaunojam šo balansu, šūnu, caurlaidību visā savā organismā. Otrais solis ir sakārtojam savu zarnu traktu, lai arī tur viss notiek, lai viss, ko mēs apēdam, ir spējīgs pilnvērtīgi uzsūkties, lai nav cauro zarnu sindroms un tā tālāk. Un tad, kad tas ir sakārtots, varam pielikt tiešām efektīvus vitamīnus, minerālu kompleksu, lai pilnvērtīgi sevi pabarotu. Pārējie soļi, Paula Kleitona soļi uz veselību. Tātad viņa rekomendācija patērēt pēc iespējas mazāk termiski apstrādātu pārtiku, vairāk svaigu, vairāk sautētu, mazās temperatūrās. Fiziskās aktivitātes katru dienu pusstundu svīst no fiziskām aktivitātēm. Nevis aiz bailēm vai pirtī, bet no fiziskām aktivitātēm. Uzturēties svaigā gaisā maksimāli daudz, jo es zinu cilvēkus, kam svaigais gaiss aprobežojas ar īsiem pārskrējumiem no mājas uz mašīnu, no mašīnas uz biroju, no biroja uz mašīnu, caur lielveikalu atpakaļ uz mājām. Viss. Guļam pie atpērta loga, staigājam laukā, baudam dzīvi, parūpējamies par lieko svaru. Atkal pieredze rāda, ja mēs sakārtojam šo balansu mūsu organismā šūnu līmenī, metabolisms izmainās. Ja mēs sakārtojam zarnu trakta darbību, principā ļoti daudziem šī liekā svara problēma sāk kārtoties pati no sevis. Mutes higiēna, parūpējamies par mutes higiēnu, jo tie ir vārti,
kur mēs liekam visu sevi iekšā. Par stresu izvairamies cik nu vien var, un kas ir pats galvenais un trakākais, parūpējamies, lai mūsu pārtikā tomēr nebūtu tik daudz cukura, kāds viņš ir šobrīd lielākajai daļai. Izvērtējam, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram un cik tas cukurs ir daudz. Jā, uz vienu jautājumu es uzreiz atbildēšu. Kāpēc tests jāsūta uz Norvēģiju, vai to nevar veikt Latvijā? Atbilde, jā, viņu var veikt Latvijā. Var iet uz Gulba laboratoriju, asins paraugu ņem no vējas, izpildes laiks ir apmēram 30 dienas, maksā tas 118 eiro. Atbilde ir viena A4 lapas puse, lūk, šāda te lakoniska. Ja esat mediķis, saprotat, neesat mediķis, meklējat mediķi, kas jums to visu atšifrēs un pastāstīs. Jeb otrs variants, kā es teicu, ja klients izvēlās balanss eļļas komplektu ar testiem, tad viens tests viņam izmaksās 41 eiro. Tas būs tikai mazs dūriens pirkstā un detalizēts ziņojums uz 21 lapas puses ar personīgo konsultantu. Un ja jūs uztaisat šo pirmo analīzi un redzat, ka viss ir zaļš, visi rādītāji ir perfekti, tādi testi katru gadu ir arī Latvijā, tad darbojas naudas atgriešanas programma. Jūs aizsūtat atpakaļ neizlietotās preces, un kompānija jums atgriež visu naudas summu. Jūs esat pagūs izdzert vismaz vienu eļļas pudeli un uztaisīt bezmaksas analīzes. Nu, lūk, atgriežoties pēc tiem 11 gadiem, jā, es zāles nelietoju, es jūtos labi, un es uzskatu sevi par principā veselu cilvēku, nu jau savos 57 gados. Mans ir aicinājums ir kļūstiet par zīno klientu, veiciet balansu testu, obligāti atjaunojiet savu veselību un parūpējieties arī par saviem tuvajiem cilvēkiem un visiem, kas jums nav vienaldzīgi. Jo mums ir tikai viena dzīve, mēs nevaram nodzīvot divas paralēli. Ja kāds ārkārtējs jautājums, kas nav saistīts ar medicīniskām diagnozēm, ja, tad lūdzu, brīvais mikrofons.